ieguldījumu mēs, principā, lielākoties visos uzņēmumos esam veikuši tieši ieguldot kapitālā. Diezgan maz esam tā saucamos konvertējumus, aizdevumus vai nezvanību vispār neesam līdz šim strādājuši īpaši. Un, kā es minēju, mums arī patīk, teiksim, tos ieguldījumus sadalīt pa posmiem, sevišķi tas ir diezgan agrīnas fāzes ieguldījums vai uzņēmums, mums patīk sākt ar mazāku investīciju, teiksim, sasniedzot kāds konkrēts mērķis, turpināt ar lielākiem ieguldījumiem. Un arī runājot par daļu uzņēmumā, tad es piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem, ka mums nav tā kā uzstādījums, ka mums nepieciešams vairāk, mums gluži otrādi mums lielākajā daļā uzņēmumā ir mazākuma daļa. Labdien, tad mans vārds ir Juris Krišins. Paldies Normundam par iespēju atnākt izstāstīt kaut ko varbūt nedaudz savādāk iepriekš dzirdējāt. Īstenībā es domāju, Latvijā ir kopumā kaut kāds cilvēks varētu savu nodot par riska kapitālistiem no apmēram 10, un mums te ir sapulcinājis visu pusi, tā kā tāda augsta koncentrācija ar kapitāla devējiem. Es pats arī joprojām arī pārvaldu riska kapitāla fondu, un esmu kopš 2006. gada strādājis riska kapitāla jomā. Tajā pašā laikā tieši šodien gribēju stāstīt par kaut ko pavisam citu, un būtu tādu salīdzinoši jaunu finanšu instrumentu, ko mums gribētu saukt varbūt manu uzņēmumu kā vienu no cēluma laužiem, kas kaut ko tādu ir uzsākuši Latvijā, kad arī pirmie. Un tas ir par aizdevumu, ko sniedz nebanka, nebanka sektors. Cik nosaukumi viņam ir mezanīna aizdevumi, ir nebanka aizdevumi vai kādā citā skaistā vārdā. Bet būtībā tas ir aizdevums, kas ir tipiski dārgāks, fleksiblāks un arī pieļāvīgāks nekā bankas aizdevums būtu. Tajā pašā laikā tad nebanka aizdevumi, viņi paredzētu vienkāršam uzņēmumam, viņi neuzspiestu obligātu pārdošanu, un tāda aizdevuma attiecības, viņi zinām mērā būtu vienkāršākas nekā dalībnieku attiecības, kas būtu paškapitāla investīciju ziņā. Tad aizdevums būtu tiek atmaksāts un attiecības beidzās, un tur nav nekādas pārdošanas, nekādas cits process. Pretstatā bankai attiecīgi aizdevuma nodrošinājums varētu nebūt tik svarīgs, tad nav obligāti prasīt, ka tur būtu nekustamais īpašums, transporta līdzekļu, kaut kas salīdzinoši viegli likvidējums. Ir svarīgi, lai uzņēmumam būtu tāda dzīva naudas plūsma vai laba asinsrite, kas iet cauri kontam, kas būtu salīdzinoši prognozējumi un patstāvīgi. Jo faktiski, ja tā pastāst, tad īstenībā Latvijā, kas ir reģistrēti, ir darījumi, ir office, kas darbojas, kas meklē projektus un tā, ja. Imprimatur kapitāla, kas ir Rektor Jānis, kurš jums šo to jau izstāstīja, Balkap, Astra, aizkrauklas bankas, diemžēl, nav, ja, šeit, bet, viņi tad faktiski ir izveidojuši arī, viņi tādi radoši, teiksim, tā banka, un viņi izveidojuši arī sev riska kapitāla fondu. Protams, ir tā, ka tā problēma, protams, ka tie projekti nav sagatavoti, viņi varbūt nav tādi, tie uzņēmumi nezinu, ko un kā pareizi tur darīt, un tā, tas ir kaut kāda evolūcijas ceļš, kad mēs nonāksim līdz kvalitatīvākiem projektiem, bet es domāju, kā pieprasījums kā tāds, viņš ir, protams, daudz.